Jēkabpils pilsētas svētkos Kenaparks jau tradicionāli pārvēršas par īstu piedzīvojumu parku bērniem. Šogad viena no interesantākajām un pilsētā vēl nebijušām aktivitātēm bija lāzera paintballs. To labprāt spēlēja gan mazie svētku apmeklētāji, gan jaunieši. Bija ļoti interesanti, jā. Vienu maču zaudējām, vienu vinējām, bet kopumā labi. Kā ir spēlēt lāzera paintballu? Manuprāt, vienīgais, kas būtu īpašs, tas, ka nesāp, kad iešauju. Jā, un tu zini, ka tu trāpīni, tur tiešām jānomērķē. Tur ir tādi sensori. Atšķirībā no parastā paintballa, ar lāzera paintballa ieročiem var trāpīt līdz pat 250 metru attālumam, tādējādi ļaujot veidot īstas militārās simulācijas. Katram spēlētājiem ir šāda sensoru lente ap galvu un ierocis, kas raida ārā nekaitīgu infrasarkano staru. Tieši tādu pašu kā televizoru pultī, tā, ka jūs viņu gribat ieslēgt pa attālumu. Un tad, kad jūs attiecīgi trāpat pretiniekam, viņam šis sensors iedegās sarkanā krāsā un vēl novibrē. Attiecīgi tu sajūti, ka tev trāpa, plus vēl ierocis izdveš skaņu tādu ā! Tas tā kā tiešām būtu ievainots. Un, kad tev sašauj 4 reizes, tev ir jādodās uz savu bāzi, kur ir šāda iekārta gudrā aptieciņa. Tu viņu nospied un atpakaļ esi spēlēt. Tas ir līdzīgi kā datorspēles, tikai dzīvē. Un mums šeit ir spēles galvenais uzdevums ir šis kontrolpunkts. Viņš stāv spēles centrā, un komandām 10 minūšu laikā ir jāspēj viņš ieņemt. Kā viņi ieņem viņu, tad viņš iedegs šīs komandas krāsā. Un attiecīgi, kur ilgāk dominē šī kontrolpunkta, tie arī spēlē uzvaru. Tāpat Kenaparkā varēja izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, vizināties ponija mugurā, kā arī piedalīties citās interesantās aktivitātēs. Mēs no Aizkraukles atbraucām. Katrā ziņā, ja ir daudz bērnu, tad vecākiem nav laika atpūsties. Tā, bet bērniem ļoti labi. Pārsteidzoši daudz visakā. Tādā ziņā, ka par bērniem ir ļoti padomāts. Varēja būt vairāk atrakcijas bezmaksas, jo mēs it kā pilsētā lielus nodokļus maksājam, bet daudz maksas atrakcijas. Par maksu bija gan lāzera paintballs, gan vizināšanās ar ponijiem, gan piepūšamās atrakcijas, kā arī karuseļi un citas izklaides iespējas, kas bija Daugavas krastā, iepratim laukumam pie Jēkabpils rajona tiesas. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.